Jau no seniem laikiem ir bijis tā, ka cilvēki vienmēr mežus tur neviens nestāda. Tie, kam meži, protams, nav. Neviens tur nestāda, un mežinieki arī stāda mežus, mēs tur forši visu stādam. Bija 22. gadā tas joks, kad samazināja tos caurmērus, un tad caurmēru cirtēm uzliek to joku, kad obligāti ir tajos 3 gados jāatjauno, un tur sanāca, ka principā ir jāstāda. Ja? Un ja jūs prasat man, tad tas ir ritīgi pret meža stādīšanu. Nu, lielos vilcienos 95% gadījumu. Ja? Jo, ko tas nozīmē? Pirmais ir saimnieks, it kā zina, apzinās, jā, mežu vajag stādīt, ja? Bet ko viņš neapzinās? Nu, pirmais, vienīgais, ko viņš izdarīja, ja? Nocērt to mežu, uzņēmējs viņu sastāda, ietur naudiņu, viss tur forši. Ja? Bet kas notiek realitātē? Īpaši, piemēram, šeit konkrēti ir kūdrens. Ja? 3-gadīga jaunaudze, stādīta egle vagās. 1. gads, visi šie lakstveidīgie. Nu, kosmosā, nu vienkārši no vienas vietas. Tā, ka ne mazākās izredzes nevienam kociņam izdzīvot. Jā, protams, jātais agrotehniskās kopšanas, jā, bet to jau visi ir aizmirsuši. 2., 3., 4. gadā tie ir 300 eiro hektārā, jā. Jo, kā es teicu, bez 3 gadiem pirmos 2 gadus tas stāsts vispār neņem pa pilnu, ne, ka viņš ir kaut kādā zemē ielikts. Ja? Nevar jau arī vainot tos saimnieks. Nu, tā jau arī ir nezināšana un tā tālāk. Bet jāņem vērā, tos kūdeņos šitie laksti visi saug. Ja? Šeit ir stādītas egles vagās 2000 hektāru. Agrotehniskās kopšanas nav veikts neviena. 3. vasara. Mēs te meklējām. Reāli izmeklējāmies. Nevar atrast nevienu egli, ja? Bet kāpēc šeit būtu jāaug ar varu eglē? Mēs tā caurmērā nākam, reku, bērzis dabīgais, ja? Ejam tālāk, bērzis dabīgais. Mēs redzam, bērzis dabīgais, ja? Augstums nopļaujās. Tur, bērzis dabīgais. Visa tā jaunaudze ir pilna ar kokiem. Šeit atļaujam, lai vēl 2 vasaras tā kārtīgi saņemās, tā, lai viņi paliek tādi ritīgi bieži un tādi jau vagās tikai var iekrist tagad. Protams, ja gribās to egli, bet nākotnē jau viņi te ienāks. Tad, kad taisīs tās pirmās kopšanas, tad, kad bērzi sāks nomākt visus tos dažveidīgos. Jo no sākuma aug tikai dažveidīgie. Zeme ir kā sēkla banka, viņi ir pilna sēklām, un nevar zināt, kurā gadā vai katru gadu kaut kādas sēklas izšauja. Ja? Un te reāli vajag atļaut, lai dabīgais ieaugās, un tad, kad mēs pirmo reizi 5 gados izkopsim viņu, es jums varu pateikt, te būs, labi, sliktākā gadījumā būs 50% bērzi un baltauksnes un kaut kāda cita lapu koka apis un tā tālāk, ja? Tad šie te atstātie koki nomāks visus tos lakstveidīgos. Tie lakstveidīgie vairāk neaugs. Sāks parādīties iespēja augt dabīgajai eglei. Nākošo reizi uz 10 gadiem mēs kopsim. Starp kociņiem jau būs jāatstāja lielāka starpa. Protams, mēs atstāsim visus bērus pusi, kas bija iepriekš atstāti, ja? Būs kaut kāda eglīte, un pļausim nosti visus augšņus, pārējos lapu kokus, un mums jau būs kaut kāds egls. Tādā veidā mums jau būs 70% bērzi, vai ne, tur kaut kāda eglīte, ja? Un pārējie lapu koki. Un vēl pēc 5 gadiem, kad šie kociņi jau atkal būs lielāki, un apakšā, kur būs jau piemēroti apstākļi egls augšanai, jau būs vēl egls. Un tajā 15-gadīgajā kokšanā es teiktu, ka būs tā, jau ka visi mazvērtīgie koki būs izņemti. Paliks tikai egles un bērzi. Nu, ja tas viss dabā notiek tik skaisti, kādā sakarā stādītās egles, kuras te nav tagad? Nu, var jau stādīt un muļķot sev. Teksīšu pēc tas viss ir, tās ir muļķības.